Sveicieni raidierakstā Digitālais Enkurs. Raidieraksts par uzņēmējdarbību, uzdrīkstēšanos un neatlaidīgu ceļu uz panākumiem digitālajā vidē. Raidieraksta epizodēs runājam par uzņēmējdarbību kā nepārtrauktu mācīšanos, digitālo vidi kā spēcīgu resursu, kopā meklējot, kā digitālais mārketings un attīstība palīdz izveidot nākotnes uzņēmējdarbību. Mani sauc Ilona, un esmu šī raidieraksta vadītāja. Un kopā ar mani katrā epizodē studijā būs gaidāmi viesi, kuru stāstos un viedokļos ir patiešām vērts ieklausīties. Sveicieni raidierakstu otrajā epizodē līdzsvarā starp reālo un digitālo. Šodienas epizodē runāsim par ikdienas organizēšanu, kad darbs un radošās izpausmes notiek tieši digitālajā vidē. Kā plānot laiku, tikt galā ar kritiku, konkurenci un pēc galvenais saglabāt individualitāti mūsdienu dinamiskajā un satura piepildītajā ikdienā. Šodien sarunā uzņēmējs CSM Marketing Group dibinātājs un vadītājs Sandris. Sveiki, Sandri! Sveiki! Un mums ir pievienojies arī viesis, digitālā satura veidotājs, sociālo mēdīju eksperts ar 10 gadu pieredzi sociālo tīklu mārketingā, Rolands Juris Zivins. Sveiks, Roland! Sveiki! Ir liels prieks, ka esi pievienojies mūsu raidierakstam kā viesis. Paldies tev par to! Paldies par iespēju būt šādā kompānijā. Kā jūs jūtaties šodien? Ļoti labi! Ļoti labi! Brīnišķīgi. Un tad pirms pārējām arī pie epizodes jautājumiem, vēlamies pateikt arī lielu paldies Jānis Buševits vides dizaina studijai par iespēju šādā aizsardziskā vidē ierakstīt mūsu raidierakstu. Un tad ķeramies klāt jautājumiem. Digitālā vide ir jūsu abu ikdiena. Sandra, tev kā IT uzņēmējam un tev, Roland, kā satura veidotājam un mārketinga speciālistam. Kā izskatās jūsu ikdiena? Tā līdzinās stabilai rutīnai vai drīzāk mainīgi katru dienu citā grafikā? Es teiktu, dinamiska rutīna, bet jebkurā gadījumā tā ir tāda struktūra, ar ko viņa piepildās. Tas ir atkarīgs no katras dienas, ja, bet tas pamats ir viens. Nu, manā gadījumā es pirmo stundu tiešām cenšos neņemt kaut kādus digitālos rīkus, neķerties klāt pie darbiem, tiešām izmantot to laiku, varbūt pat nedaudz lēnāk, kā visa ikdiena norit, palasīt grāmatu, paskatīt to, kas man varbūt pašam interesējas, mentāli sagatavoties, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, rutīna ir ļoti laba lieta. Es atzīšos, es nemelošu, kopš atgriešanās no Parīzes pirms 2 nedēļām, es vēl aizvien esmu iegājis tādā atpakaļ savā rutīnā, bet, manuprāt, līdz ko cilvēks atkož to savu rutīnu, pat, ja kaut kas, nezinu, piemēram, man šobrīd ir tāds neliels hauss, bet es tāpat zinu, ka es atgriezīšos savā rutīnā. Es zinu, kā es jūtos tajā vidē, kā es jūtos tad, kad es esmu saplānojis kaut kādas lietas, līdz ar to tā ir laba lieta. Man laikam ir otrādāk. Es nevaru rutīnā dzīvot, nevelti. Es esmu tā kā veidojis savu to uzņēmumu, to visu vidi, jo kaut kādās darba vietās ir bijusi tā rutīna, un man ļoti rutīna nepatīk. Es vienmēr smējos, es nevarētu būt ceha darbinieks, jā, visu laiku monotoni kaut ko darīt un būt kaut kādā, tajā rutīnā, kad es zinu, ka es pieceļos tikos, uz darbu dodos tikos, daru to tikos, pauzi tikos, es nevaru. Man katra diena ir pavisam savādāk un izaicinājumiem pilna būtībā. Līdz ar to, jā, tāpēc laikam esmu tur, kur es esmu, jo IT nozara, jā, tur katru dienu mainās. Tā kā mēs vienā iepriekš epizodē runājām, kad kaut vai viena programma pamaina kaut ko, un tad man notiek lekcijas, un tad es tagad rādīšu un stāstīšu, tad man tāds neliels aplausiens, tas par sekursortiem. Pēc tad es būšu pīli uz ledus, jo vienkārši pēkšņi pamainīsies programmas sistēma. Tā kā, jā, es dzīvoju bez tādas rutīnas. Protams, ir laika plānošana, bet jā. Redzamā, jā, tas ir ļoti brīnišķīgi, ka mūsdienu vidē dzīvojot arī to mūsdienu dzīvi, mēs varam pielāgot to rutīnu tieši savai ikdienai, savām vēlmēm. Un tāpat kā jebkurā rutīnā, tāpat arī jūsu ikdienā nozīmīgu lomu spēlē laika menedžments, kas, domāju, ir arī sava veida māksla. Jo daudziem šī prasme pieklipa, un tad kā ir ar jums? Kā ir mums, kā ir mani? Man ir tā, ka es plānoju dienu.
es varbūt neesmu no tādiem aktīvajiem plānotājiem, kas svētdienā vēl to laiku plānot nākamo nedēļu. Man ir tā, ka tiklīdz man ienāk, tiklīdz man pasaka, ka būs kāda tikšanās vai kaut kāds darbs, man automātiski tiek ievietots kalendārā. Tā kā es ļoti mēģinu ikdienā tam sekot līdzi, lai man tā varbūt reiz brīvā diena, un tā kā nav jādomā par to darbu vai jāplāno, jo man to brīvdienu ir ļoti, ļoti maz. Tāpēc, jā, un tie darbi un tie pienākumi arī tik daudz, ka viņi kaut kā pēdējā laikā vienkārši automātiski, vienkārši salec kalendārā. Viss tikšanās, vizītes, konsultācijas, viss vienkārši salec. Tāpēc, jā, man liekas, nebūšu ideāls piemērs, kā ieteikt, kā menedžēt savu laiku, jo man tas kaut kā autonomi notiek. Manuprāt, tāda laika plānošana vispār ir tāda māksla, es pat gribētu teikt. Paspēt izdarīt visu to, kas ir kā jāizdara, tāpat laikā ir ļoti labi. Man patīk tā prasme, tā teikt, neiet tikai pēc plāna, bet kaut kādā ziņā ļauties plūsmē, un tāpat laikā, manuprāt, tikpat svarīgi ir atrast laiku kaut kur sev, lai uzkrāt atpakaļ tos spēkus. Tāpēc es personīgi vēl aizvien taustos, es esmu atklājis, ka man strādā labi gan plānotājs, gan kalendārs. Pēdējās 2 nedēļas es arī kalendārā lieku, kas ir kā man ir dinamiski, bet es tāpat lieku katru mazo darbu, paredzu tam laiku, jo, vismaz man tā ir vieglāk. Kas vēl, man šeit tev ir līdzīgi, bet tagad, kad, piemēram, kad es pats sāku tā teikt strādāt ar sevi, es ļoti tā teikt, kas vēl nodara, es ļoti izvērtēju, kam es veltu laiku. Kaut vai arī par tādām lietām, vai tas, cik daudz es ieguldu savu laiku, savu enerģiju, tiešām man atnāks atpakaļ, vai tas ir, nezinu, finansiāli, vai kaut kādā iespējas ziņā, vai kaut kādā kontakta ziņā, un tas arī palīdz, tā teikt, izfiltrēt to lieko, un, jā, varbūt, zināt, esat dzirdējuši par tādu matricu, kur saliek ātrs un būtisks, un tad nebūtisks un ātrs un nebūtisks, un var to veltīt lēni, un tas arī man ļoti nodara salikt, kurā tad tajā kvadrantā no 4 tā lieta konkrētā iekrīt. Jā, tas par to, ko tu minēji, par to, enerģijas, veltīšanu, tas arī man ir tāds, kad ja es kādreiz, man liekas, piekritu pilnīgi katrai avantūrai, es varēju doties un darīt, un paliekot vecākam, un izjūtot to, ka ir mazāk brīvdienu, es ļoti, ļoti arī izvērtēju, vai tas projekts, vai kaut kāds networking pasākums, vai kaut kāds pasākums, kur atnācis ielūgums, es vienkārši izvērtēju, vai man tajā brīdī viņš ir, prioritāte, varbūt tajā brīdī man cita prioritāte, jo man kaut kā laikam vienmēr komanda un klienti ir prioritāte, Pārēt arī pie sociālajiem mēdījiem, un tie nereti tiek saukt arī par savu veidu apmānu, kad mēs redzam vienu, kas tur noteikti dzīvē ir pavisam savādāks, arī pēc sevis sprieža, jo reizēm ir kaut kādas publikācijas, kuras tik ļoti vēlēs publicēt, kas ir kaut kad tur nedēļa atpakaļ izveidota, un publikācija ir viens, bet cilvēku pašsajūtās ir kaut kas pavisam cits, un kā tu uz to skaties, vai tie sociālajie mēdī vairāk maldina, vai tomēr spēj iedvesmot? Jā, tā ir, manuprāt, tā dzīvē kopumā ir, man tā šeit visas lietas, bet bieži vien, par ko mēs runājam, ir pat vērts apskatīties, kā tas notiek ārpus citās situācijās, un bieži vien tas ir viens un tas pats. Un vai sociālai tīkli gan maldina vai iedvesmo, es teiktu abi. Tas var būt kaut vai pat par vienu saturveidotāju, tas var būt par 2 dažādiem saturveidotājiem. Tajās 5 minūtēs, pat 5 minūtēs padomājam, cik daudz mēs uzsūcam informāciju, paņemot sociālos tīklus. Un tā lieta, manuprāt, ko ir būtiski pieņemt, ka tā ir. Pirmkārt, visi algoritmi, kuri ir pret to, ka mēs parādām, ka kaut kas ir slikts, vai ne, un arī tas, kad ir jāliek regulāri, pat neskatoties īsti, ja to dara profesionāli, tad tas ir jādara regulāri, pat neskatoties, kā tu to jūties. Tāpēc, diemžēl tādā vidē mēs dzīvojam. Ko mēs varam darīt? Mēs varam tikai pieņemt to, ka, ja kāds, es no savas tādas pieredzes varētu teikt, ja kāds tā teikt, visu laiku blefo, manuprāt, laika gaitā to cilvēku arī ļoti viegli iemanās uzsķert. Bet nevienmēr tā var būt. Bet ko mēs varam izdarīt? Mēs varam parūpēties par sevi,
Ir jāpieņem un jāsaprot tas, ka sociālo tīklu ļoti maina mūsu ikdienu, un daudz kas notiek tieši zemapziņā. Un, nezinu, katra lieta, katra bilde, katrs video, jebkas, ko mēs redzam, tas, tā teikt, nosēžas. Līdz ar to ir ļoti, ļoti vērtīgi sekot līdz tam laikam, ko mēs patērējam, kaut kādā momentā paņemt pauzi, un vismaz es esmu sapratis, ka tas man palīdz, tā teikt, atraisīt sevi no tās vides un daudz mazāk salīdzināt ar to, ko es redzu. Vai tā ir platforma, kas iedvesmo? Pilnīgi noteikti. Ļoti daudz vispār, nezinu, te paši stilisti, fotogrāfi, videogrāfi un arī pat tālāk no tādām radošām nozarēm ļoti daudz ko var atrast sociālos tīklos, līdz ar to tas ir, kā ļoti daudz lietas. Ne labs, ne slikts. Ir vienkārši jāuzspēj tā teikt sevi nokontrolēt, kurā momentā noteikti tāda baigā emocionālā saplūšana ar to visu, un tad tā kā paga. Drusku ir jātiet, lai tā teikt atgrieztos pats kaut kādā nulles punktā, un tad jau varētu izvērtēt, vai ir vērts sev salīdzināt, iedvesmoties, apskatīties, vai kaut kādā momentā tu jau sēdi zem segas mājās un raud un pārdzīvo, ka kāds cits ir, nezinu, Kanārijas salās, lai gan viņš patiesībā arī sēž pavisam citām mājā un arī raud zem segas. Tā arī var būt. Tu izteici ļoti jaukas atziņas, un tad kā tomēr ir ar tevi, kā tu līdzsvaro savu reālo dzīvi ar dzīvi sociālajos mēdījos, vai tu ņem vērā šīs atziņas? Es mācos. Es varu pateikt, ka tas nav viegli, īpaši cilvēkiem, kuriem kaut kā ļoti tas darba ritms ir iegājies ļoti ikdienā. Man ļoti ilgu periodu darbs, es teiktu, noteikti to, kas principā mani veido, līdz ar to es tagad cenšos spērt tos soļus atpakaļ. Tāpēc ir grūti atrast to laiku starp digitālo vidi un personīgo vidi, starp to, kad es, nezinu, veltu laiku darbiem un pavadu, tā teikt, laiku atpūtai ar sevi. Tas ir ļoti grūti. Manuprāt, ja kādam, kurš klausās, ir līdzīga situācija un ir grūti, tā teikt, tam pārkāpt pāri. Tādas lietas arī ir jāplāno, atpūta arī ir jāplāno. Vismaz es to esmu sapratis sev. Kaut kādā momentā tas aizies organiski, bet vismaz sākumā tā teikt veselīga disciplīna. Un kāpēc es gribu uzsvērt vārdu veselīga, ir tāda, kas arī bija bieži vien mana kļūda, ka tad, kad es esmu nokauts, es zinu, ka man ir vēl tur jāizdara vēl šis, un es sev piespiešu pa katru sīkāko to detaļu, to izdarīt, kas bieži vien pat aiziet, kā teikt, sevis mocīšanā, bet disciplīna kā tāda, sekot līdzi tam, kas ir ieplānots un izdarīts, manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgi, un ja tajā visā var ielikt arī brīvo laiku, atpūtai, uzņemt spēkus, tad, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tikpat svarīgi, cik veltīt laiku darbam, sociālajiem tīkliem, patērējot un publicējot tur saturu. Sandra, un pārējot arī pie tevis kā pie uzņēmēja, tu strādāji tajā jomā un arī kā minēji, pats esi sev priekšnieks. Tad kā tu līdzsvaro to reālo dzīvi ar savu uzņēmēju ikdienu, projektiem, ēpastiem, tikšanām? Godīgi sakot, man ir ļoti jāmācās pie tādas varbūt stingrākas laika plānošanas, jo pēdējais gads izteikti man ir bez brīvdienām. Labi, es atļaujos kaut kur aizdoties, es atļaujos kaut kur, aizlidot, aizceļot. Bet tie parasti jau tiek tā ļoti laicīgi plānoti tie lidojumi, ja. Nesenākais, kas bija Grūzija, labi, tas bija vispār tāds draugiem tāds. Lidojam, lidojam, viss aizdodamies, un es atceros, ka es vēl rakstīju, kā esmu runājis citās epizodēs Elīnai, kas man nodrošina to otru darba vietu. Esmu rakstījis, Klau, varbūt mēs varam nedaudz, tā kā samainīt tos grafikus laikus, un arī klientiem man ir bijis tā, kas raksta un tā. Bet kaut kā man laikam vienmēr ir veiksmīgi. Man laikam, es vienmēr saku, ka man laikam kaut kāds eņģelis sēž uz pleca, man viss kaut kā izdodās organiski to panākt. Es nezinu, man kaut kā, bet man bija vispār interesanti saruna ar astroloģu, un viņa teica, ka, ja es sevi ielieku rāmjos, tad man viss ies slikti. Bet, ja es plūstu, ņemot vērā manu horoskopu un visus dzimšanas gadus, viss man ir jāplūst.
Un es pamēģināju pirms gada ieklausīties, un es pamēģināt, un reāli viss mainījās. Un man ir tāds, jā, bet es zinu, ka es nedrīkstu komandai vai attiecīgi kā klientiem dot to sajūtu, ka es plūstu. Jā, tāpēc komanda, jā, varbūt kaut kā tuvākie cilvēki zina, ka es esmu plūdējis pa straumi. Es tā parasti smējos, bet tā, jā, mums iekšējas sistēmas, mums ir viss pa tādiem, checkliste, kad katram ir jāatzīmē, katram ir jāiečaka, un tas, ko mēs runājām iepriekšējā podkāstā, ka mums ir pilnīgi tāds izstrādāts tas ceļš, un tur ne pa labi, ne pa kreisi klienta tajā ceļojumā. Parasti, kā es saku, pat ja mēs ar klientu šķiramies, laužam kaut kādu līgumu, tam visam ir jābūt uz patīkamām emocijām. Tas nav patīkami, bet tas ir jāpaveic patīkami, jo kaut kādā brīdī viņš atgriežās. Tāpēc, jā, es esmu... Es saku, ka mākslinieki ir crazy, un arī ar Jāni darbojoties kopā, tad tur vispār laika menedžments, man liekas, brīžam pazūd. Es laikam esmu iemanījies no viņa štorī paņēmis, kad vienkārši ir jāplausta. Ir lietas, kā esmu runājis iepriekš, ir problēma situācija, mēs atrasinam, dodamies tālāk. Nemeklējam neko lieki, nemeklējam nekādu problēmu. Vienkārši izdaram un ejam tālāk. Nu jā, tā ir mana tā būtība. Kā mēs jau arī iepriekšējā epizodē runājam par to plānošanu, par tiem plāniem, ka tehniski viņiem ir jābūt. Jā. Tik ļoti nekoncentrējamies uz viņiem, ejam pēc kaut kāda plāna, bet spējam iziet arī tiešām ārpus tā plāna, bišķiņā ārpus tiem rāmjiem. Jā, jo klientiem ļoti patīk. Mēs saliekam kaut kādu projektu tāmi, mēs saliekam to laika skalu, un tad ir tāds, bet ziniet, tur tāda maza niansīta, tur 5000 produkti vairāk. Un tu saproti, ka tā ir reāli nedēļa. Tā ir nedēļa, jo klientam nav tik moderna sistēma, un programmētājiem ir papildus darbs, un tas viss kaut kādu finansiālo pusi skar, ja. Un kā es teicu, ka mēs ļoti pielāgojamies, un bieži vien mēs varbūt arī nepaprasam klientam to papildus, un kā es teicu, ka daudz uzņēmējs manīm skatās un brīnās, bet tu pēc pāris gadiem iesi mīnusā. Tā, kas iešu mīnusā, tad es domāšu savādāku stratēģiju. Šobrīd klienti ir apmierināti, un nevēl tie klienti nāk no ieteikumiem. Jo mēs neizmantojam nekādas reklāmas. Mēs esam mēģinājuši, mēs esam nolīguši aģentūru, mēs esam ļoti apdedzinājušies ar šo aģentūru, budžeti ir izdedzināti, bet mēs palikām pie tā, ka es saglabāšu to visu apkalpošu un to sajūtu. Un Instagramā ļoti forša Coco Spark dāma no Parīzes, francūziet. Un viņai tas foršais akcents ir. Un viņa ļoti stāsta un māca tieši par to, kā ir būt zīmolam. Un es ļoti no viņas iedvesmojos un ņem tās lietas, un viņa to klienta kārti, jā, vai, tas, kas mums šeit ir, ja ir kaut kādi klienti nāk, un mēs kaut kādas dāvanas iedodam, vai partneriem sūtam dāvanas, ja, vai vienkārši vienā dienā aizdomājam, ka mums ir forši klienti, tur noteikti ir ļoti ilgi uzstāsts, mums aizsūtam dāvanas, un mēs vienkārši aizsūtam. Parasti tās ir no studijas dāvanas, bet mēs to visu norganizējam, aizsūtam. Manuprāt, tieši mūsdienās tāds personīgais zīmols kā personīgais tiešām, un arī tas ir tas, kas tajā pašā Instagram vispār sociālos tīklos strādā, ka tu parādi to savu personību, to atšķirīgo, to unikālo, un tieši tādi mazi žesti, kā tu minēji, nezinu, aizsūtīt dāvanu, smuki visu, tā teikt, novest to procesu līdz galam, neskatoties uz ko tas ir. Tās vispār ir tās mazās, pavisam tiešām tās mazās lietas, kuras pavisam pamaina to kopējo sajūtu un to kopējo bildi. Un, manuprāt, tagad tas vispār paliks aizvien būtiskāk, jo tik daudz viss ir aizgājis uz tādu mass production, viss ir digitalizēts, emocijas vispār visur krīt ārā, varētu nevienam tas neinteresē, viss ir uz tieši šo pārdošanu, un tieši tas paliek kā tāda ekskluzīva lieta, tāda sajūta, vai cik muļķīgi tas izklausītos, bet tāda personīga pieeja sajūta ir tas, ko, manuprāt, vispār cilvēki kaut kur dziļi sevi kāru atgriezt atpakaļ. Ja mēs arī apskatāmies, kā cilvēki apkārt jūtās, ir tāds panīkums, besis uz viss slikti, neko negribās sajūt, ka to es sev pazaudējis, tad tas ir tās mazās lietas, kas to veido. Turpināt arī sarunu tieši par to individualitāti, kā tā rauna konkurence sociālajos mēdījos, jauni satura veidotāji, daudz satura liek domāt tieši par to kvalitāti un individualitāti, jo mūsdienās mums visiem ir visas iespējas,
būt līderiem, būt ekspertiem visās jomās, un tad kā tomēr saglabāt to savu individualitāti savā jomā. Es baigi nedomāju par tādiem konkurentiem, teikšu godīgi. Manuprāt, vispār, cilvēki man var piekrist vai nepiekrist, bet manuprāt, ja mēs skatāmies tādā Latvijas kontekstā, mēs vispār esam tādā, gribētu teikt, mazā piļķīķī, ir muļķīgi tur vienam ar otru tā kā plēsties un cīnīties, un ko es esmu sapratis, galvenais ir gribēt darīt, un galvenais ir darīt, un ja tu dari lietas, un tu viņas dari labi, tad ir pilnīgi vienalga, kādā vidē tu esi, tā kā cik liela ir tā tavu konkurence, jo tieši tāpat kā iepriekš arī runājam, cilvēki sāk sekot tāpēc, ka viņi ar tevi, ar mani sajūta kaut kādu sajūtu. Un tā nebūs tie cilvēki, kur sako tev, varbūt nebūs saistoši man, vai arī tev. Tā varētu būt otrādi, vai arī uz visām pusēm, bet doma ir pavisam vienkārši. Parādīt savu personību, parādīt ne tikai visus tos skaistos un butaforiskos mirkļus, bet arī varbūt parādīt varbūt tos netik pacilājošos mirkļus, padalīties ar kādiem pārdzīvojumiem, sajūtām, domām, neziņām, tieši tas iedod to cilvēcisko, un tas parāda personību, un tas ir tas, ko cilvēki grib redzēt, un ko cilvēki arī redz, un ko viņi patīk, un tikpat būtiski, ja pat nebūtiskāks kāds ir rezultāts, tur sasniegt kaut ko, kaut kādu milzīgu projektu tur pagatavot, manuprāt, vēl būtiskāk ir parādīt to procesu, parādīt cilvēkiem, kas ir tie izaicinājumi, ka viss nav skaisti un rožaini, parādīt varbūt tos mazos posmus, tās mazās detaļas, ko cilvēki neredz, un tieši tas arī palīdz veidot to gala zīmolu, to gala tēlu, to kopējo atmosfēru, tāpēc es teiktu, tā ir vienkārši, ir jādara, ir jāzina, ko tu vēlies darīt, un nav jādomā par to, kāda ir, labi, uzņēmumiem ir drusku citādāk, vai ne? Jā. Tāpēc, ka noteikti savā ziņā varētu teikt, ka tā ir cīņa par klientu, bet kopumā, tieši parādīt personību ir lielākais uzdevums manās acīs. Un jā, runājam tieši par kritiku digitālajā vidē, vai jūs ar to saskarties ikdienā, un tad kā jūs tā ietekmē varbūt, tad Sandri? Sāksim ar tevi šajā tēmā. Es esmu zaļš gurķis šajā digitālajā visā, bet šobrīd ar tādu uzņēmumu rebrandingu un tādu vispār visu, kas mums šobrīd notiek, ar to ideju, ka mēs ejam uz kaimiņu tirgu, jo kaimiņi mūs grib vairāk nekā mūs šeit grib, jo viss kaut kā baidās. Ir bijuši kaut kādas arī situācijas, un tad mēs veicam vienkārši rebrandingu, un mēs tā kā plešamies uz āru, mēs saprotam, ka mums būs ļoti jādomā par sociālo tīklu kampaņām. Būs ļoti interesanti, jo mums jaunais nosaukums, man liekas, esmu minējis, būs Evo X, un mēs apspēlēsim visu laiku X tēmu. Šo es aizgūnu no saviem partneriem no Hostinger un Omnisend Lietuvas partneriem, un es kaut kā viņiem runāju, ka jā, bet es spēju forši, tā kā, pieņemsim, kā mums tagad būs tas top sauklis, būs, ka mēs esam labāki nekā tavs bijušais, ja? Ups, bijusī lāpa, ja? Tā kā mums būs ļoti interesants tās mārketinga kampaņas, un mēs arī toņus esam izvēlējušies, šos zilganos un vispārējo. Tāpēc, es ceru, ka, noteikti tā kritika būs vairāk, bet pavisam nesen es skatījos mūsu influenceres Sindijas šo te podkāstu par Aldi Govzemu, jo es domāju, ka varbūt kādā dienā es arī varētu nonākt viņa sarakstos. Un es ļoti piekrītu, ka arī šis melnais PR ir sava veida reklāma. Arī es esmu saņēmis melno PR, protams, nepamatotu. Ir bijis tā, ka daudz klientu uzrakst, jā, bet tev tur kur ir sūdzības LV ieraksts par uzņēmumu. Protams, mēs ir, kas pajautā to situāciju, mēs izstāstam no savas puses, ok, jā, viss ir kārtībā, jo izprot mūs arī kā otru pusi, bet daudz tā kā, neizprot. Un tas, ko esam sapratis tādā uzņēmē vidē, mums patīk to jauno uzņēmēju, it īpaši gados es jauns esmu, kad patīk, tā kā mēģināt izēst un apēst. Tas ir skarbi, bet tāda ir tā uzņēmēja realitāte, un
Nu jā, un arī komentāri pie kaut kādiem video, pie kaut kā. Sākumā bija tāds, visas tūlīt atbildēšu, bet pēc tam es saprotu, ka man nav spēka, man nav enerģijas, un es negribu veltīt tam enerģiju, un es vienkārši izveidoju ļoti plašu, mēs esam izveidojuši ļoti plašu filtrāciju, un atvēlēs kaut kādā atsevišķu komentāru, jo liela daļa jau komentāru tā kā nepublicējās, pirms, mēs nepārskatām to visu. Bet, nu jā, pēdējā laikā es esmu tas, ko Rolands minēja, aizgāju uz tādu personīgo, vairāk es pats parādos, vairāk es pats runāju, sociālo uzņēmumu, sociālo tīklu kontu vispār ir tā kā maliņā, bet jā, ar visu rebrandingu tur būs vienkārši viss, tāpēc, jā, tur mēs skatāmies kameras, mēs skatāmies visus apgaismojumus, labi telpa studija vieta mums ir, bet jā, noteikti arī saturs būs citās valodās un noteikti būs angļu, noteikti mēģināsim dabūt kaut ko lietuviski, igauniski, tāpēc tur būs, mēģinās būt tā top odziņai visu to saturu, tur noteikti arī ar Rolandu runāsim mācīties un tā kā, jā. Tas svarīgākais, laikam, tiešām atšķirt to veselīgo kritiku no destruktīvās kritikas, jo kritika jau arī savā ziņā palīdz augt un palīdz nepadoties, uzaugt arī savu veidādu. Jā, man ir tāda, un man ļoti patīk, kā Elīna no kompetenci centra mums esam ļoti daudz runājuši, un ir kaut kādas lietas, ko es arī esmu rakstījis, ko pamainīt, ko izmainīt, un tā, un viņa arī man pateiks, jā, man patīk daudz lietas, bet daudz tā kā viņas, kas palaižas ar ausi, un to es arī no viņas esmu uztvēris, ka, jā, es uzklausu to kritiku, bet varbūt es tajā brīdī viņu kaut kā atmetu, jo man viņa šobrīd ir mazsvarīga, bet kaut kādā brīdī viņa man atnāk atpakaļ, un šobrīd arī to rebrandingu veidojot, kaut kā no kaut kurienes tā kritika vienkārši nāk laukā, no kaut kādām dzīlēm, un vienkārši tāds tā, ok, tur jā, sākums nepiekrītu, beigas piekrītu, jā. Kaut kāds melnais pijāžs bijis, ok, mūs vai nenokomunicējām, neaizstāvējām sevi, neizstāstījām no savas puses, baidījāmies, jauns uzņēmums, vispārējais, ok, tagad man liekas tādi, ka vienkārši nedod Dievs kaut ko uzrakstīs nepamatot. Bet, jā, un vienkārši, jā, kā teicu, iemācīties viss. Man ļoti patīk pieminēt šo te žurnālistu. Inga Spriņa, kas ir ļoti forša žurnāliste, man ļoti patīk, kā vispār Rebaltika strādā, kā mēdījis un vispārējais. Un es par visiem saku, man ir bijis tā, ka man parāda šobrīd ļoti moderni veidot video ar AI palīdzību. Un cik nav bieži bijis, paskaties, kas tur notiek. Un es tā kā pastāvos, nopietni. Es parasti saku, aizejiet, lūdzu, pie Ingas uz tādu dezinformācijas un mēdīju pratības kursiem, viņa pasniedz tādus. Un tas arī par kaut kādām ziņām, par postiem, par ierakstiem. Tāpēc tur arī viņa par kritiku stāsta. Un tā ļoti spēcīgi. Es parasti saku, ja tev nav spēcīgs iekšējais kodols un tu nemāki uzņemt kritiku pats, ir labāk pie viņas nē. Jo tur tev viss tā kā noliks. Un tas arī, ko mēs runājam par veiksmīgiem cilvēkiem, uzņēmumiem apkārt. Jā, man arī sākotnēji bija jāpieņem, ka es no viņiem saņemu kritiku, bet es kā, man liekas, kā es iepriekšējā podkāstā teicu, kā sūklis Bobs Kodāda bikses, jā. Es vienkārši ņēmu to kritiku, es ņēmu katru ieteikumu. Man sākotnēji man bija ļoti grūti pirmajā gadā tikt to kritiku, man bija, es zinu un viss, bet pēc tā gada es sapratu, man ir jāuzņem. Un tagad man tas līmenis, kad es filtrēju, es saprotu, šis šobrīd tas nav paķeks, jo es vienkārši zinu to, savu profesiju, es vienkārši zinu. Bet tik un tā parasti kaut kas aizķerās, un tas tā kā pārbaudu, tā ir jā, un tad es tā kā dodu pretī, ja vajag. Bet pēdējā laikā, jā, es vienkārši netēru enerģiju, un es palieku super neitrāli par to. Es tā, jā, ok, paldies, ņemšu vērā. Manuprāt, tu jau pateici, kā ļoti daudzām lietām filtrs. Tā kā ir vērts ņemt, nav vērts ņemt, un tā arī ir varbūt drusku tāda jau nozalāta frāze, ka vai tu ņemtu padomu no cilvēku, kurš tev šo kritiku izteica? Gan jau mēs visi esam dzirdējuši, un tā atbilde ir tāda. Vai tu ņemtu kritiku? Un tev ir jāapskatās, vai šis cilvēks ir sasniedzis tos, uz kuru pusi tu vēlēsies. Ja viņš ir sasniedzis, jā, fine, ir vērts paņemt, bet visbiežāk nav. Līdz ar to, manuprāt, jā, tāda
Nu jā, atkal uztrenēt to filtru un netērēt enerģiju tur, kur viņi nav jādod. Tāpēc, ka cilvēkiem mūsdienās, un diemžēl mums Latvijā ir ļoti izteikta problēma ar mēdīju pratību vispār, un tā ir nopietna lieta, un tad bieži vien cilvēkiem arī ir viedokļi par visu. Un kaut kādā momentā sanāk, ka daudz kas atvainojas par izteicienu, kā atraugi tiek ventilēts uz āru, ir vienkārši jāspēj norēķēt. Ir vērts paņemt, nav vērts paņemt. Pēc šīs sarunas paņemšu to, to, ar ko tu dalījies, par to, ka jā, nu tā kā paldies par viedokli kaut kur fonā, tas nosēžas, un, nu jā, tad tas ir tā kā aizķert aiz auss un izvilkt, tad, kad ja ir pamats izvilkt ārā, tad, kad nepieciešams. Bet, nu tā, kopumā, piemēram, veidojot saturu, ja, te arī, protams, ir bijuši ļoti daudz dažādi gadījumi. Katram satura veidotājam būs kaut kāda sava pieredze, bet, nu, pamats ir visiem, manuprāt, viens, visi baidās šķiet, kā ka Dievs, nu, pa viņiem tikai runās un smiesies un kaut ko teiks publiski apkārt. Es varu pateikt, no savas pieredzes man īsti tā nebija. Man bija tieši pretēji, mani draugi man visur atbalstīja. Nu, tā kā visos postos, ko es liku laika, komentēju, iesaistījās, un tiešām es to ļoti novērtēju. Jo īpaši sākot kaut ko darīt un arī uzturot, ir ļoti vērtīgs tas atbalsts, jo, nu, sākums jebkurā ir grūts un ir ļoti daudz pretestības, un ļoti viegli ir tā teikt aizventilēties prom un noticēt visiem tiem, kur saka, tu nesanāks, tev nebūs, tev neizskatās, tāpēc ir svarīgi palikt pie tā, ko tu vēlies darīt, iet pie tā, un ja ir cilvēki, kur atbalsta, un kaut vai tas pats, nezinu, viens laiks, jā, tad tas ir ļoti daudz. Līdz ar to, jā, filtrēt tas, kas ir labs, paņemt, pieglabāt tas, kas nav, vienkārši mest miskastē vai dot atpakaļ. Es domāju, tu arī izteici ļoti vērtīgu atziņu, izvērtēt, kurš to saka, vai tiešām izsaka to kritiku, kurš ir kaut ko sasniedzis, kurš kaut ko ir darījis, kurš kaut ko kādreiz ir izdarījis lietas labā, vai arī vienkārši dīvainā sēdētājs, un kuram ikdienā to arī vien gribas darīt, kā cits kritizēt, bet pats nepiecelsies un pats arī neko neizdarīs. Nu jā, jo, manuprāt, īpaši tie cilvēki, kuri ir sasnieguši, kuriem ir bijusi tā pieredze, tā kritika nekad, tā kritika visbiežāk būs konstruktīva tiešām par tām lietām. Vismaz viņiem no savas perspektīvas tas nebūs destruktīva kritika, kur vienkārši tā kā kaut kādas jēlas frāzes nepatēmai. Tāpēc, ka tie cilvēki, viņi ir paši tur nonākuši un viņi zina, kāds ir tas process. Līdz ar to, jautājam tiem un uzklausam tos, kuri, uz ko mēs skatāmies un no kā mēs iedvesmojamies. Tad pāriesim arī pie nākamā jautājuma par atpūtu, kas jau jums arī bija pieminēta, kas ir forša lieta, bet arī pēc savas pieredzes atpūta, tā arī ir savā ziņā māksla. Un ko jums nozīmē kvalitatīva atpūta? Vai atpūtā, respektīvi, vienmēr jābūt arī tikpat produktīvai kā dienas grafikam, saplānotai, viss kaut kur ir jādodās, daudz kas ir jāizdara, vai atpūta var būt arī tiešām kāds vakars sēžot dīvainā un televizorā vienkārši skatoties kādu pārraidi? Es par to grafiku atcerējos. Man ir tā, ka, ja man ir kāds aicina ceļot, nedod Dievs, ieraudzīšu grafiku, mums jāredz tas un tas un tas, un es zinu, ka man nav 3 dienas. Ja no 7 dienām man 2, nu, daudz neprasu, tikai 2 dienas man nebūs iedots, kas varu, tā kā, mierīgi piecelties, mierīgi aiziet pabrokastot, tā kā, mierīgi plūst tajā visā, tad man vienkārši tā kā, vienkārši noraidīts, ja? Bet, nu jā, jo vienkārši tāpēc, ka, ja es dodos parasti pēc tāda ritīgi kaut ko darbu skrējienu, un man tiešām prasās tās pirmās dienas sev psiholoģiski saprast, ka esmu kaut kur aizbraucis, esmu kaut kur prom, un tad viss tā kā, nu, nosēžās, jā. Vai tāds pašu brīvdienas paņemot un nekur nedodoties, man vajag to rīta rutīnu, man vajag to vismaz 3-4 stundas no rīta, kad es neko nedaru. Es scrolloju sociālos tīklus, es gribu scrollot, ja es gribu kaut ko palasīt, es palasu, iznāk kaut kāds, varbūt tur, nezinu, jauninājums, jā, bet
ka man neaiztiek, un tas parasti ieslēdzu, kad netraucēt režīmu, un tas tā kā, tas filtrē, tā, šim atbildēt, neatbildēt, ja. Nu, tā ir mana tāda, brīvdiena, bet es laikam saprotu, ka esmu tik ļoti ieskrējis tajos darbos, kad draugs smējās, 3 stundas izturēju, šodien neko nedarīju. Jā, man labākā draudzene īpaši, ka, varbūt kaut ko aizdomājot, izbraucam, un tā, jā, un tas vienkārši skanās, 4 stundas tā, man vēl tas, ja vienkārši man tā ikdiena ir tāda, diemžēl tāda ir, bet esmu pieredzis, es nevaru iedomāties, kas varētu pilnīgi gulēt un neko nedarīt. Man laikam tas, mani uzlādē laikam tas, jā. Pēdējā laikā, kā es, man liekas, arī runāju epizodēs, kad esmu sapratis, ka īpaši būnot kā lektoram, tas man ir reāli uzlādē, un tas atkal ar astroloģiju, jā, kad man ir tā kā mans nākamais tāds dzīves uzdevums, ka man tie 25 paliks, kas ir tajā nākamajā kastītē savā dzīves, tad man ir tieši mācīt un parādīt tās lietas vieglā saprotamā valodā. Un šobrīd, man liekas, man ir lieliski iespēja dot, un tas man laikam baigi uzlādē, jo pēc vakar lekcijām, man liekas, es rausmu ievēros līdz 2-3 rītā nostrādāt. Ja līdz tam es tur vienkārši paguris, tur tāds, šitāds, pēc lekcijas man vienkārši ir tāds, kad, jā. Tas man uzlādē, man vienkārši cilvēku uzlādē. Bet brīžam ir tāds, ka labāk lūdzu pa gabalu. Jo, ja pat ieelpos, nošķaudīsies vai ieelpos gaisu, tad tāds dzirdēs. Tā kā man ir reti, bet ir tāds, jā, ka ir pārāk, pārslodzes, sociālā pārslodzes teikt tā. Un tāpēc tad arī tiešām ir jāspēr tas mirklis un jāpaņem bišķi tā pauzīt, vismaz kaut to pusstundu. Jā, tāpēc es ieslēdzu netraucēt režīmu, un tad neviens necieš, es neciešu, neviens cits necieš, un es esmu tādā savā rīta ritmiņā. Bet tas ir no rītiem, jā. Dienas gaitā es kaut kā ieskrienos un man nav. Bet, kad ir atvaļinājums, tad jā, tad es vienmēr saku, lūdzu, vismaz 2 dienas iedodiet man tādā miera režīmā, bez skriešanas. Nevēl, tāpēc man bija pēdējā tagad Lietuvā konference, nevēl, es braucu nedēļu ātrāk, lai es tā kā pierastu, ka man nedēļas beigās ir tā lielā konference, jo tur bija tiešām daudz cilvēku un tā apmaiņa, tā enerģija, viss, paņem tādu, ja. Un šobrīd tagad es draugiem smējos, ka vasarā es dodos uz Poliju, kas būs Eiropas līmeņa pieredze, un tur es arī ir paspīdējis iespēja būt par spīkeri, un tad šobrīd man ļoti liela gatavošanās stāties publikā, kur ir 5000 plus cilvēki priekšā. Ja Lietuvā spīkeri runā aptuveni 2-3 tūkstoši, ja, tad šobrīd, kas būs Krakovā, un ja mani apstiprinās, ir liela iespēja apstiprinās, tad šobrīd jau gatavojos, lai nav tas stress. Raidieraksts kā treniņš. Jā, šis būtībā ir mans tāds treniņš, un man liekas, katra lekcija man ir kā treniņš, sagatavoties, uziet un tādu ritīgu enerģiju. Man ļoti svarīgi enerģiju iedot pretī. Jā. Iedvesmojoši. Tiešām prieks dzirdēt, prieks klausīties, lai visi iecerētais tiešām izdodas. Un man pašam vislielākā problēma bija, tā teikt, noķert to momentu, kamēr vēl nav pa vēlu. Kā tu pats teici, ka tam ir kaut kas lidos, noķert to momentu, kad tu saproti, tagad tiešām ievēro to pauzi, bet, manuprāt, tāda definīcija atpūtai īsti nav. Tas ir katram pēc vajadzības, katram pēc nepieciešamības, citreiz tas ir tiešām aizbraukt brīvā dabā, citreiz tas ir atpūt tādu uzlādi iedot tieši darot kaut kādas lietas, citreiz tas tiešām var būt sēdēt, skatīties televizorā savu iecienītāko šovu, bet tajā momentā, kad es būšu atklājis to savu īsto kaut kādu atpūtas formulu, es varēšu padalīties vairāk, bet par to ir tiešām jādomā. Man tikko bija, pirms kādu laiku, bet tas man ir nosēdies zemapziņā, es biju pie terapeits, un viņi man saka, jo tagad man nomainījās arī formāts, es tagad sāku strādāt pats, un viņi jau tā, cik tu atpūties tagad jūties, un saku, 40%. Viņi saka, tas nav baigi normāli. Man tā, nē, šis ir vislabāk, kā es esmu tā kā atpūties līdz šim. Un tad viņi teica, jā, bet padomā, ko es spētu izdarīt tad, kad es būtu 100% atpūties. Līdz ar to tas ir jautājums par to, kad ir jāļauj, tā teikt, atjaunoties sev pilnīgi, jo tikai
manuprāt, tie momenti, kad mēs esam pilnībā uzlādēti, tas būs tas, kas mūs pacels virs visiem pārējiem. Tas ir tas, kur mēs iztelsāmies vai nu ar savu stilu, vai ar savu produktu, vai ar savu radošumu. Tieši tajā momentā mēs varēsim sasniegt jaunu auditoriju, būt redzami, būt ievēroti, bet, lai līdz tam nonāktu, mums tiešām vajag to enerģiju, ko mēs bieži vien tā kā izdedzinām. Tāpēc tāda enerģijas kontrola vajag būtiskā. Jā, būtībā tā atziņa galvenā, kas man ir atnākusi pēdējā laikā un ko es arī kaut kā dalos, ir tas, ka nevienā lietā, nevienā lauciņā nekas nav pēc kaut kādas receptes, tā pati atpūta, kaut kāda darbu darīšana, laika menedžments, komunikācijas spējas. Nav tā recepte, kad mēs katrs atrodam to individuāli sevī, un kā es daudziem saku, tāpat arī, ka es nevaru iedomāties, ja es nepieietu katram klientam individuāli. Es nevaru iedomāties, man būtu tā kā cehs, ja, kā mēs runājam iepriekšējā reizē par to cepto kūciņu līniju, ja. Es vienkārši nevaru, tāpēc man liekas, ka vienkārši ir katrs pats vienkārši, Un vēl, manuprāt, tāda vērtīga lieta, ko saprast, arī tas var mainīties. Jā. Jā, var šķist, ka tu esi atradis to savu īsto veidu un īsto pieeju, un tad, nē, vienā dienā. Viss samainas, un tev ir jāsāk domāt un meklēt no jauna, bet varbūt tieši tas ir tas, kas māca mums, manuprāt, iemācīt, izbaudīt to procesu. Jo tā kā rezultāts, jā, ir forši, bet, tad viņš beidzās, un tad ko tālāk. Bet tas process, kamēr tu ej, meklē, saproti, kas tev dara, kas tev nedara, apdedzinies vienreiz, apdedzinies otrreiz, dedzinies tik ilgi, kamēr aiziet, tad tas tā kā veidot arī mūsu personību. Pēdējā laikā es, man liekas, sapratis sev personīgi, ka kad vienkārši šis darbs ir, bet man tās mazās lietiņas satikties ar draugiem, man pietiek pusstundu, es jūtos uzlādējis. Aiziet pie sev foršā barbara, parunāties to stundu, pasēdēt pie tajā krēslā, un pēc tam iziet ar jaunu svaigu skatu, tas man uzlādē. Nezinu, satikties, parunāties, kāds students uzraksta Discordā, ja, kur mēs komunicējam, uzdot jautājumu, ko palīdzēt, un saņemt vienkārši to paldies, tas bija noderīgi, ja. Paldies, ka palīdzēja, vai vienkārši uz ielas eju, un es esmu kādam kaut kāda situācija, īpaši man ir bijis tā, ka kādai tantiņai kaut kas jāpalīdz, un es palīdzu, un tu vienkārši saņem tādu, tas, man liekas, uzlādē. Tāpēc es saku, man liekas, draugiem, kas var būt kā viņi saka, tu esi kā terminators, un es saku, jā, esmu kā terminators, bet es nevaru iedomāties, un kā jūs sakat, man teica, es nevaru iedomāties, ka es varu visu dienu nosēdēt, jo sociālā tīkla man personīgi, varbūt smieklīgi, kā ķīšu video, sunīšu video, bet pārsvarā man ir reāli par darbu. Man kaut kā tas algoritms ir iegājis tā, ka es smeļos un es mācos no citiem, kas ir sasnieguši vairāk un augstāk, un citi, kurus esmu tā kā redzējis un saticis dzīvē. Tāpēc, un laikam tas algoritms piemeklēja līdzvērtīgus, un man liekas, man ļoti laimīgs, jūs pasaucat citus sociālo tīklu, viņas labākās draudzenes vai viņas drauga šo sociālo tīklus, man tāds, ak Dievs, ko cilvēku, kurš skatīties, ko jūs sekot, interesanti. Un tad apkopēt arī visu to pārunāto ikdienas organizēšanu, laiku, prioritātēm, individualitāti, kas būtu tā viena atziņa no jūsu puses, kas būtu jāņem vērā jauniešiem, lai mūsdienu dinamiskajā un satura pārpilnajā ikdienā saglabātu to individualitāti un virzītos ar jūsu sasniegumiem. Darīt visu, lai nepazaudētu sevi, savu iedvesmu, savu vēlmi, kāpēc tu vēlēsi kaut ko darīt, kāpēc tu vēlēsi kaut ko sākt, un filtrēt. Un filtrēt visu, filtrēt saturu, ko tu patērē, filtrēt arī cilvēkus, kur tev ir apkārt, filtrēt cilvēkus, no kuriem tu uzņem kaut kādus viedokļus, jo ir ļoti viegli, tā teikt, iesaisties. Mūsdienās man patīk tas apzīmējums, neapzīmējums, bet skaidrojums, ka tik daudz iespējas, kā mums ir tagad, cilvēcei vispār nekad nav bijušas. Bet tik daudz distractions, kas novērš uzmanību, arī ir tikpat daudz. Un tāpēc ir tas, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir potenciāls, viņi var būt labāki par tevi, bet viņi nerealizē. Bet tieši to var būt tas, kurš atšķirās un visā tajā masā, visā tajā informācijas apjomā nepazust. Un tāpēc, nepazaudēt sevi un iemācīties filtrēt visu, kas notiek apkārt.
Mans laikam būs tas, ko esmu teicis, disciplīna, mērķtiecība un sevis tāda izpratne un strādāšana uz sevi. Bet tas, ko es no šodienas laikam sapratu un ko arī es paņemšu līdzi, ir tas, ka mums nav universāls receptes kaut kādām lietām, darbībām, kad mēs katrs pielāgojamies situācijai, pielāgojamies laikam, pielāgojamies visam un meklējam tieši tajā momentā to risinājumu, to, varbūt ne ideālo risinājumu, bet, pēc iespējas tam ideālajam, jo nekad nebūs ideāls, nekad nebūs ideāls risinājums, nekad tu nevienu ideāli, nezinu, tur neapkalposi, neiedos, viņš nesaņems to, kur viņš bija iedomājies, kas būs ideāli. Tāpēc vienkārši plūsti, ja tu vari plūst, jo tā ir diezgan vienkārši, bet ja tu nevari plūst, tad noteikti menedžē, izmanto iespējas, ko mums mūsu vietā ruņi digitālā šī pasaule dod aplikācijas, atrod to, kas strādā vienmēr, kā es saviem studentiem saku, ja tā programma vai iespēja, ko es parādu, tas nozīmē, ka tev ir jāņem viņa. Tur ārā ir 1000. Es tev iedevu parādīju, iedevu to pamatu, bet tu arī ar laiku izvēlēties savu. Bet man liekas, tas ir, tā man atziņa ir. Vienkārši vērtē. Piekritīšu Rolandam filtrē. Filtrē, vērtē un vienkārši liez uz priekšu. Izklausās pēc sloganas tēkrakla. Jā. Gribu pateikt jums, Sandri un Roland, lielu paldies, ka šodien dalījāties savos pieredzes stāstos un tik tiešām ļoti iedvesmojošās atziņās par laiku, prioritātēm, kritikas uztveršanu. Es domāju, ka katrs ieklausīsies un paņems sev to pašu vērtīgāko atziņu, un klausītāji, paldies jums liels, ka klausījāties raidieraksta digitālais Anchors 2. epizodi. Sekojiet līdzi raidierakam, lai nepalaistu garām arī nākamās epizodes, jo jau nākamajā epizodē turpināsim sarunu ar Rolandu un Sandri par biznesu kā nepārtrauktu mācīšanos, sevis attīstību un profesionālo izaugsmi. Lai taču šodien dzirdētais kļūst par nelielu iedrošinājumu sākt savu ceļu, un atcerieties, katram no mums ir savs Anchors, kas palīdz noturēties un būt lielajam sākuma punktam. Tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Atā! Tā.